Kā gatavo pēc Ramunas receptes šos ieraugus arī. Tur tas video ir ielikts jau. Tātad šeit mēs, piemēram, uz 1 litru samaļam auzas 100 grami, tad uzvāram kā biezputru, atdzesējam līdz 40 grādi, un tad mums ir oriģinālais, teiksim, ieraugs, to mēs tur pieliejam klāt. Un sodu 1 teikaroti, tur viņš var uzburbuļot, uzvārīt, pāriet pār, tāpēc tur skatāmies, ja. Uzputosies un siltumā 1 līdz 2 nedēļas, te arī mēs plasmas vāciņu. Te redzams, viņš arī kādā brīdī baktērijas aktīvi var sākt padarboties, un viņš tur aizlidos, tāpēc plasmas vāciņš tiek izmantots obligāti. Sākumā viņš viss ir viendabīgi līdz šēnai, un tad, kad ir gatavs, tad jau noslāņojās. Un tad, kad ir noslāņojies, tad nokāšam. Teiksim, mēs varam tīrāku izmantot, jā, virspusē, un tos biezums pēc tam mēs uzreiz jau izlietojam. Apmēram 1 līdz 2 nedēļas mums jau ir tāds gatavs. Medavs var arī 3 nedēļas. Nu, te mums būs tāds tīrāks, to mēs varam likt ilgāk glabāties. Un tad, piemēram, šo mēs ātrāk izlietojam. Ja? Nu, tur tai Facebook lapā, tur Ramunas recepts, tur viņi visur lej viņu klāt. To var arī Rīgas veiklos tagad arī nopirkt. Nu, tā kā šāds. Tā kā tur viss noslēpums sodā pievienotajā. Tad šeit bija pa šiem mēs jau pastāstījām bišķi, kā gatavo. Tagad arī to sodu šeit liekam. Agrāk tur nelikt tādam klāt, bet tad iznāk vājāks. Jo soda, teiksim, ilgāk, augstāk to pH līmeni uztur, un tad baktērijas ilgāk strādā, un tur viņas izstrādā dabīgi konservantu, kā etiķis skābi, vēl kādas organiskās skābes. Viss, jā.